Nu, labi. Kas tev notika? Tagad tu dzīvos. Oi, beidzot. Labiņ, tātad, ja mēs runājam par organisko ķīmiju, tad, ko mēs zinām par to ļoti, ļoti labi, tad tur notiek sekojošas sliktās lietas. Organiskā ķīmija ir milzīga zinātne. To, ko mēs mācāmies kursā ķīmija 1 un ķīmija 2, tas ir, nu tā, kā saka, iesākums. Ja, ja mēs salīdzinām šīs divas zinātnes, kas jādara vispār organiskās ķīmijas sākumā, jo jums konkrēti jāsaprot, ka neorganika un organika ir divas dažādas zinātnes. Labiņu. Neorganiskās vielas mums ir sastopamas kur? Iežos, minerāļos, ūdenī un gaisā. Pa lielam organiskās vielas ir sastopamas dabā un dzīvajos organismos, kur vēl gāzē, jā, dzīvie organismi, daba, gāze, nafta. Viss. Dabas gāze un nafta. Jūs man pateiksiet, ok, kāda starpība? Nu, sāksim ar to, ka jēdzienu neorganiskā ķīmija nevar definēt. Kāpēc? Jo prikals ir tāds, ka neorganiskā ķīmija ir pārāk plaša, lai pateiktu, ka ok, mums ir šis un šis ir neorganiska ķīmija. Bet tā kā, ja mēs globāli sadalīsim ķīmiju divās zinātnēs, tad, ja mēs varam pateikt, kas ir organiskā ķīmija, mēs varam pateikt, vispārējais paliks par neorganisko. Pareizi. Ja mēs runājam, ka organiskā ķīmija ir oglekļa ķīmija, kur pārsvarā ogleklim 99,999% gadījumā ir valence 4, jā, jeb vērtība valence. Tas ir viena vārda latviskojums un anglicisms. Ogleklis var veidot garas ķēdes, un visas brīvās saites būs aizņemtas ar ūdeņradi, tobiši ar H. Toties, ogleklis ir vienīgais no elementiem, kas spēj veidot ļoti, ļoti, ļoti garas ķēdes. Tas nozīmē, ka tuvākais kaimiņš tam ir silīcijas. Ja ogleklis var veidot kaut kādi 100 000, 200 000 oglekļu garas ķēdes, tad silīcijas var veidot, 14, tas ir limits. Un ogleklim tāpēc ir jāpateicās, ka ogleklis ir mūsu visas dzīves pamatā, tāpēc, ka mūsu DNS, mūsu olbaltumvielas sastāv tieši no oglekļa molekulām. Jāsaprot, ka šeit jābūt izņēmumi, un CO, CO2, H2CO3, kaut kāds metāla karbonāts, metāla hidrogēna karbonāts, metāla hidroksikarbonāts, tie arī visi ir neorganiskie savienojumi. Bija speciāls ķīmijas kongress, kurš pateica, ka visi šitie neorganiski, visi pārējie organiski. Ok, elementi, kas veido vielas, ja mēs runājam par neorganiku, tad tos neorganiskos savienojumus veido visi 118 elementi. Kāpēc jūs man pajautāsiet? Ļoti vienkārši. Urāns pats par sevi ir vienkārša viela, N2 pats par sevi ir vienkārša viela, un katrs elements atsevišķi ir atsevišķa neorganiskā viela. Ja mēs runājam par organiskām vielām, tad tur to organisko elementu, kas veido organiskos savienojumus, nav baigi daudz. Kāpēc? Daļa no elementiem, cik mēs atceramies, ir radioaktīva. Jā. Pārsvarā ir ogleklis, ūdeņradas, tālāk mums ir skābeklis, slāpeklis, sēras, fosfors, un tālāk ir pirmās un otrās A grupas metāli. Pa lielam tie veidos lielāko daļu. Jāatcerās vēl, ka eksistē halogēni, un principā tie ir visbiežāk sastopamie. Ja mēs runājam par savienojumu skaitu, tad organisko savienojumu skaits ir kaut kur 500 000, bet organisko molekulu skaits ir 23 miljoni. Tas bija kaut kur ap manu dzimšanu 1996. gadā. Šobrīd jāsaprot, ka databāze tiek paplašināta, publiski netiek publicētas molekulas, kuras ir
toksiskas, ķīmijas ieroči, sprīdzekļi un vispārējās molekulas, kas jābūt glabātas vēl 150,000 gadi, lai neviens par tām nezina. Jo tas ir kaut kāds noslēpums. Vai nu farmaceitiskais noslēpums, vai nu militārais noslēpums, vai nu vēl kaut kāds noslēpums. Ok. Jāsaprot, kā organiskie savienojumi vispār veidojas uz mūsu zemes. Mēs visi zinām, ka kaut kur ap 4,5 miljardiem gadu apkārt mūsu brīnišķīgai zvaigznei Saule lidoja apkārt meteorīti. Viņi sadurās kopā un veidoja dažādas planētas. Tā veidojas arī mūsu Zeme. Toties tie milzīgie akmens kluči izkusa un veidoja izkausētu planētu, sfēru, kura vēl miljardus gadus audzis. Saprotams, ka pa šo laiku uz planēti krita arī kaut kādi citi meteorīti, kas saturēja ogleskābo gāzi, ūdeni, skābekli un vēl kaut ko. Palielam tas visvairāk bija ūdens, kaut kāds slāpeklis, nedaudz metāna, un tā planēta atdzies, to pārklājās ar okeānu. Kad veidojas pirmais okeāns, mums ir milzīga radiācija, mums ir pietiekami augstas temperatūras, mums nav atmosfēras, un līdz ar to kosmiskais starojums plus lādiņu sadale, stiprie vēji un veidojas zibens izlādes. Un tad kaut kur pagājušā gadsimta 50. gados zinātnieki pierādīja to, ka daļa no organiskām molekulām, tādām kā metāns, vai vienkāršākās karbonskābes un pat olbaltumvielas var veidoties šādā te procesā. Toties tas tukšais okeāns, kas nesatur dzīvi, satur tikai neorganiski izšķīdinātos minerāļus, sāk saturēt kaut kādas organiskās vielas. Un pirmā dzīvība, kā tika uzskatīts, ir vai bija kaut kādu olbaltumvielu saturoši pat ne mikroorganismi bez šūņi, kuri savu DNS un olbaltumvielas glabāja uz gaisa burbulīšu, uz putām palielu dzīvoja. Un tātad pagāja vēl 2,5 miljardi gadi, attīstījās aļģes, jūras organismi, tie iznāca ārā, veidojas dinozaurus nogalināja meteorīts, un dinozauru laikā mums bija meži, pareizi, milzīgie paparšu meži, kurus nosedza ar pelnu kaudzi un noglabāja dziļi pazemē. Tie meži sapu un veidoja dažādus svarīgus izrakteņus, tādus kā akmensogle, nafta, gāze. Atkarība no tā, kāda bija apstākļi, veidojas dažādi izrakteņi. Zoties var pajokot, ka nafta sastāv no dinozauriem, bet iedomājieties, ka visus dinozaurus no planētas vajadzētu sakrāt kaut kādā vienā čupā, kaut kur uz planētas, un tad viņi tur sapūsta smuki un pārvērstos naftā. Tāpēc tie bija purvi vai nu papards. Ok. Tātad šādā veidā, šādā garā mums veidojas ogļu ūdeņraži. Svarīgi saprast to, ka ogļu ūdeņražus mēs izmantojam tādēļ, mēs izmantojam naftu tādēļ, ka tā ir pietiekami tīra. Toties tur sastopās tikai neliels sēra piemaisījums, slāpekļa piemaisījums, bet pa lielam tās ir taisnas oglekļa virknes, kas satur vēl papildus ūdeņražus. Līdz ar to, kāpēc plasmas ražošanai mēs neizmantojam kaķēnus, civēnus un citus dzīvniekus, bet tāpēc, ka, lai atdalītu organiskās vielas atdalītu un sakrātu, vajag nereāli daudz laika, bet, lai pārstādātu naftu, vajag vienkārši izdestilēt, un tās vielas pašas sadalīsies pēc molekulu garuma. Wow! Ok. Toties visas Gretas Thunbergas, kas slikti mācījās skolā, grib pateikt, ka mums nevajag naftu un naftas produkts. Toties sūtīsim
Sūtīsim Greti un visus zaļos, kuri nesaprot ikdienu, 3 mājas tālāk. Kāpēc? Jo, kā mēs saprotam, ka lielākā daļa ar zālēm, kas tiek ražotas no naftas. Kāpēc? Jo iedomāsimies, ka 8,5 miljardiem cilvēku vajag kliņģerīšu tinktūru. Nice! Iedomājieties to milzīgo kliņģerīšu pļauju, kuru vajag ik mēnesi nopļaut, lai papildinātu kliņģerīšu tinktūras daudzums. Jā, līdz ar to jāsaprot, ka mums vīrusi un mikrobi kļūst rezistenti pret kaut kādām noteiktām vielām. Toties penicilīnu, ko atklāja tur 20. vai 19. gadsimtā, tas vairāk uz baktērijām nekādīgi neiedarbojas, jo visas baktērijas jau rezistents, un tāpēc mums penicilīnu ir kaut kā speciāli jāapstrādā un speciāli jāsintezē, lai tas kaut ko darītu. Lai operācijas laikā cilvēku organismā neiekļūst liekie mikrobi. Ok. Toties, vai vitamīns C, ko ražo no naftas, un vitamīns C, ko sintezē citronu koks, ir dažādas vielas? Nē. Tās ir vienas un tās pašas vielas. Bet kāpēc dabiskie vitamīni un tiem var visi atšķirties iedarbība? Tāpēc, ka dabā vitamīns C nav tīra viela, tas nāk kopā ar lielu klāstu ar citām papildu vielām, kuras var gan pastiprināt, gan pavaidināt C vitamīnu uzsūkšanās jūsu organismā. Tas pats notiek ar dzelzi. Toties ēdat gaļu, virsū lejam citronu sulu, un tad dzels meitenēm uzsūksies labāk. Labi. Lakas krāsas, visi meitenes piekritīs, matus krāsot gribās, drēbus krāsot gribās, nagus krāsot gribās. Džekiem arī patīk krāsot sienas. Daži laiku pa laikam nepatīk, bet dzīve ir tāda, ka liek. Jā, un ja jūs negribat dzīvot kokmājā, kur visi ir no koka, mēbeles ir no neapstrādāta koka, vienkārši baļķi, kuri sagriezti kaut kādā noteiktajā veidā, tad jūs gribat arī visu salīmēt pareizi. Lakas krāsas, līmes un smērvielas, jā, tur kāds var pakinkināt smērvielas, dzinējiem, lai darbotos, vajag smērvielas, tāpēc, ka divi dzelži berzoties viens pret otru, viens otru nopūlē. Līdz ar to, lai tas nenotiktu un dzinēji strādātu ilgāk, tam vajag speciāls smērvielas. Ja mēs runājam par plāsmasas un iepakojumiem, tad jūs man piekritīsiet, ka bez tā mēs nevarētu dzīvot. Tāpat tur sviesmaizīti iepakot, gaļiņu plāsmasas iepakojumā iepakot. Mēs varam atgriezties padomju laikos un tad paņemt cepam papīru un sviestu un gaļu, bet atkal tajos laikos papīra ražošana bija krietni vien lētāka. Jo šobrīd papīra ražošana ir ļoti, ļoti kaitīga dabai, un nedod Dievs jūs ražosiet no koksnes papīru. Tas ir aizliegts. Labāk koksni dedzināt nekā taisīt papīru. Ok. Jūs piekritīsiet, ka, elektromašīnas nepilnīgi Latvijā nosedz vajadzības ar tālbraukšanu. Jā, elektrofūras vēl nebūs kaut kādas 11 gadus. Jā, elektroautobusi un citas lietas nestrādā Latvijas ziemā, kad ir +5. Un, ja mēs runājam par šķīdinātājiem, tad tas ir vielas, kuras šķīdina organiskās vielas. Tas nozīmē, ka pieņemsim lielākā daļa ar zālēm labi šķīst kaut kādā spirtā, ūdenī, dihlormetānā, bet tām ir limitēta šķīdība tieši ūdenī. Jā. Ir zāles, kuras jūs apēdat 1 gramu, un no tā labākajā gadījumā izšķīdīs 10%, kuram reāli būs kaut kāda ārstnieciskā iedarbība. Ok, un tad garša pastiprinātāji, kā bez smaržviņām, bez garšiņām, ko mēs pievienojam roltoniem, lai dzīve nabagiem studentiem būtu bišķi garšīgāk. Un saprotams, ka gumijas izstrādājumi, saprotams, ka ne tikai tie, kurus jūs esat iedomājušies, bet arī vienkārši kaut kādas caurules, šļaukas, dzinēja blīves, tāpēc, ka bez tā nevar dzīvot, jo 2 metāla kluči, ja jūs nesavienojat to ar gumijas blīvi, teicēs visu laiku. Tadam! Jā, visi krāni, visas gāzes, ūdens, eļas sistēmas
vienmēr ir savienojumi noblīvi ēteru gumijas blīvi. Dari, ko gribi. Kurināmais, degviela un kurināmais atkal, ja mēs varam atteikties no naftas produktiem tādiem kā kurināmais un degviela, saprotams, ka mums tās naftas vienkārši ilgākam laikam pietiks. Jo kāpēc mēs vienkārši kāpēc mēs lietojam plasmas ražošanā? Kā jums liekas? Iedomājies, ka tev vajag ražot matu suku. Jā, tu vai nu paņem koku, sazāģē plāksnītes, pēc tam izāģē tos asumiņus, pēc tam noslīpē, pēc tam noleko, pēc tam vēlreiz noslīpē, vēlreiz noleko, vai nu plasmas uztaisi metāla formu, zemspiediena iepūs plasmas formiņā, atdzesēja gatavs. Un tā var ražot miljonus. Tāpēc, ka mēs uz Zemes esam 8,5 miljardi, un mūs vajag barot, mūs vajag komfortu, mūs vajag higienas preces. Ja jūs iedomāsieties, kā 1,5 miljardam ķīniešu vienreiz mēnesī saražot zobu birstas, jūs sapratīsiet, kāpēc mēs lietojam plasmas. Zobu birstas eksistēja pietiekami sen, 17. gadsimtā. Tas bija koki nūji, kurā bija ielīmēti cūku sari. Cik cūks vajag noskūt, lai visiem ķīniešiem reiz mēnesī uztaisītu zobirstas. Pietiekami nereāls daudzums. Tagad jūs saprotat, ka organiskā ķīmija ir viena no svarīgākām vai vissvarīgākā zinātne, kas eksistē ķīmijā. Līdz ar to tā šobrīd ir veltīts vesela 11. klasē vismaz 3 līdz 4 stundas nedēļā. Jā, un plus pirmā tēma ķīmijā 2, kas ir padziļinātais kurs, arī ir par organiku 52 stundas. Labi, tad kopumā mums jāsaprot, ka ir organiskās molekulas. Ir tādas lietiņas, kuras saucās par homologiem. Homologi ir molekuliņas, organiskie savienojumi, kuri savā starpā ir līdzīgi, bet atšķirās par vienu CH2 grupu. Kādreiz to sauc par homoloģisko starpību. Jāsaprot, ka pieņemsim, mums ir šitāds te brīnišķīgais sešstūris ar 3 dubultajām saitēm un ūdeni augšā. Mēs viņu varam pagarināt par vienu CH2. Tālāk mēs tajā pašā vietā pievienojam vēl vienu CH2, pēc tam vēl vienu CH2. Un šādā garā rodās homologu rinda. Bet esiet lūdzu piesardzīgi, ka šajā homologu rindā mēs tikai noteiktajā vietā vienmēr pievienojam CH2. Jo dažas amerikāņu grāmatas stāsta mums par to, ka homologi ir visas molekulas, kas atšķirās par CH2. Jā, tā ir, bet vienkārši, ja jūs palielināt to garo ķēdi citā vietā, tad jūs uzsākat citu homoloģisko rindu. Tātad mēs varam piebāzt kaut kur citur CH2, bet tā būs cita homoloģiskā rinda. Bliešam tālāk. Ir tādas lietiņas kā izomēri. Jūs visi pieradāt, ka mums ir molekulu formulas, tas nosaka visu. Jā, neorganiskajā ķīmijā, bet organiskajā ķīmijā molekulu formula nenosaka neko. Kāpēc? Jo tā norāda tikai ogleklīšu, ūdeņražīšu un visu pārējo elementiņu skaitu. Jā, un no tā skaita jūs varat uzzīmēt bezgalīgi daudz dažādas molekulas. Jo vairāk elementiņu, jo vairāk variācijas, jo vairāk izomēri. Izomēri ir molekulas, kas var atšķirties pēc savas uzbūves, un tā uzbūve var pilnīgi mainīt visas ķīmiskās īpašības un arī fizikālās. Var gadīties tā, ka viens izomērs ir zāles, bet otrs izomērs ir absolūtā inde. Un tas ir tā ir organika. Jā, vienai molekulu formulē C6H12 jūs varat sazīmēt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tas ir 15 molekulas, es varu sazīmēt nepiepuloties, ja es piepulēšos, saprotams, ka būs vairāk. Tāda ir dzīve. Toties,
Gan sešstūris, gan līnija ar dubulto saiti ir homoloģiski, kāpēc, ka kopējais oglekļa un ūdeņražu skaits tur būs vienāds. Taram param pam. Hei! Bliežam tālāk. Organisko vielu klases. Jūs gribat paraudāt, bet nē, šobrīd nedošu. No, jupak nomenklatūra. Ok. Ko es gribu? Ok. Tātad šeit nav rakstīts, bet uz priekšu. Organiskajā ķīmijā mums ir vairāki vielu pieraksta veidi. Toties jums jāpierod pie tā, ka mums ir empīriskā formula. Empīriskā formula. Tātad empīriskā formula parāda elementu attiecību. Attiecību veidā vielā. Bet nenorāda uz konkrētu vielu. Ok, ja mēs paņemsim C2H3. Tā ir empīriska formula. Tā parāda visvienkāršākās attiecības starp oglekli un ūdeņradi. Ja? Tās ir tikai attiecības. Tas pat nav reāls oglekļu un ūdeņradu skaits. Ok, tālāk mums ir molekulu formula. Molekulu formula. Molekulu formula. Molekulu formula norāda uz to, cik reāli ir atomi formulā. Molekulu formula norāda uz to, cik reāli atomi ir formulā. Tātad, ja mēs ņemam to iepriekšējo C4H6, toties, es vienkārši parādu, kā mēs zīmējam vienu un to pašu molekulu dažādās formulās. Tas ir ok? Empīrika molekula, ok. Pilnā struktūra formula. Pilnā struktūra formula. Tātad parāda visus oglekļus, parāda visus elementus un to savienošanas veidus. Norāda konkrētu vielu. Ok, pilna struktūra formula. Nu, tāties, patiesībā, kas mums šeit ir? Zīmējam 1, 2, 3, 4. 4 ogleklīši. Ok, kas mums šeit, ko mēs gribam panākt? Lai ogleklīšu un ūdeņražīšu skaits būtu vienāds. Tātad ogleklī ir 4, bet H ir bišķi pa daudz, pareizi. Ok, mums kopā ir 4 plus 6, 10. Tātad mums vajag, pieņemsim 2 dubultās saites. Kāpēc nē? Un tad, lai tā būtu pilnā struktūra formula, mēs vēl parādīsim visus ūdeņražus, kas šeit ir. Ak, Dievs. Nu labi, tik traki nebūs. Iztaisnosim to formuliņu. Tātad programma grib uzzīmēt viņu tā, kāda viņi reāli izskatās, bet, to grūti ir uztvert.
Kādas ir priekšrocības pilnai struktūra formulai? Jūs redzat visas elementus, visas saites, varat vienkārši saskaitīt. UTT, UTM. Ja? Kāda ir problēma? Ilgi zīmēt, un struktūra ir pārgražota. Vienkārši pārāk daudz informācijas. Ja mēs runājam par saīsināto struktūru formulu, tur ir krietni vieglāk. Ko mēs gribam redzēt šeit? Saīsinātā struktūra formulā parāda oglekļa skeletu, un saites, bet ūdeņražus pierakstu pie oglekļiem. Norāda vienu noteiktu vielu. Tātad, es vienkārši kopēju šito brīnumu, un kā tas izskatīsies, es vienkārši izdērsīšu ārā visus tos ūdeņražus, un viņi uzreiz pierakstīsies tajās vietās, kurās vajag. Ja? Kāda ir atšķirība? Šeit mēs parādām visas tās saites, kas ir starp oglekli un ūdeņradi, šeit vienkārši summējam kopā. Ok. Kāpēc šīs ir izdevīgākas? Mazāk vietas, mazāk laika, var ātrāk un vairāk uzzīmēt. Ok, un tāds skeleta formulas, mans mīļākās. Skeletu elementus un funkcionālās grupas, kas atšķirās tātad šeit tā visa formula izskatīsies ļoti vienkārši. Tā, tu liec šeit dubulto saiti. Dievs. Kur tu esi, manā mīļā, man par tevi jādomā. Sīla, man par tevi jādomā. Nav properties. Tātad skeletālā formula būs vienkārši parādīs tikai līnijas. Līnijas un uzbūvta lītas. Nav interneta, superīgi. Ui. Internets.
Ok. Šitā. Nice. Krop. Toties, kas mums jāsaprot par tām skeletu formulām? Šodien vai nu sadzeršos, vai nu sakaušos, nezinu. Tik deguns kasās. Ok, tātad šeit mēs redzam ko? Mēs redzam to, ka mums ir vienkārši locīta līnija, kur ir divas dubultās saites, un katrā saites galā ir savs ogleklis. Ūdeņraža formula nenosaka, jums jāmāk tos aprēķināt pastāvīgi. Ja jūs zinat, ka ogleklim ir 4 saitītes, un jūs šeit redzat, ka dubultā saite it kā aizņem 2 rociņas, kas ir šim te ogleklim, tātad cik tur būs ūdeņraži? Pareizi, 2. Un tā jūs varat aprēķināt katram nākošam ogleklim. Nu, tas ir smadzeņu vajāšana pa lielam. Ja tu neuzrakstīsi, neviens apvainosies tikai tie cilvēki, kuri zina tikai šo faktu ķīmijā. Nu, idejiski tas nav tik būtiski, lai par to samazinātu balli. Tas ir ne tik būtiski, lai kāds cits cilvēks to nesaprastu, ja? Tas ir vienkārši savādāk. Nu, ja tu gribi būt tā absolūti paties, pareizi, tad rakstī tas, kas ir labā pusē HC un kas ir kreisā CH. Nekādas starpības. Ok. Kā jūs jau redzat, organiskā vielu klases ir pietiekami daudz. Šobrīd mums jāmāk runāt par alkāniem, cikloalkāniem, alkēniem, alkīniem, alkadieniem un arēniem. Tās ir tādas klases, kas mums ir kā ievads. Ok. Nu ko, varam prezentāciju par nosaukumiem. Jā. Šis video man ir kanālā. Ja kāds grib noskatīsies to atsevišķi. Tā. Ok. Jā. Tātad es jūs nobrīnīšu, bet visas vielas mēs saucam pēc JUPAC sistēmas, ja? Jo visas jēdzienas, visas nosaukumus neorganiskām, organiskām un citām vielām izdomā un regulē JUPAC organizācija. Tā ir kaut kāda bezpēļņas organizācija, kur sajiet visi gudrie ķīmiķi, kuriem maksā algas par to, ka viņi vienreiz gadā izdomā jaunu formulu, jaunu nosaukumu un katram apzīmējumu izdomā savu burtu. Gan fizikā, gan ķīmijā. Viņi dara svarīgu darbu, bet JUPAC nomenklatūra visa oriģināli ir uzrakstīta angļu valodai, tā kā nezinu, kāpēc, bet Latvijā mēs neesam izstrādājuši savu variāciju. Nu, toties, katrai universitātei tā JUPAC nomenklatūra bišķi atšķirās un pieklipo. Jā, ja mēs runājam par ķīmiķiem, viņi tur, ja mēs runājam par farmacētiem, izopropila arī norma. Jā, ok. Tātad, kas mums jāsaprot? Ka organiskās vielas mēs sauksim vienā noteiktā veidā. Šobrīd jāsaprot, ka pirmais, ko jūs vienmēr darīsiet, tas ir atradīsiet galveno funkcionālo grupu. Tas nozīmē, ka vissvarīgākā molekulas daļa, kura maina tās grupas nosaukumu. Nu, pieņemsim, skābe un spirts ir grupas noteicošās funkcionālās grupas, kas arī ietekmēs nosaukumu. Tāpēc tās būs svarīgas. Jā, tālāk mēs noteiksim galveno oglekļa ķēdi. Pirmais oglekļa ķēdē jābūt visgarākai, otrai obligāti jāsatur galvenos un vissvarīgāko funkcionālo grupu.
Ja jūs tā neieskaitat iekšā, sorry, nepareizi. Ok. Numurēt galveno ogļu ķēdi. Jūs sāksiet no tā gala, kur mums ir vissvarīgākā grupa. Ja jums ir skābi un spirts, jūs jau saprotat, ka no tā gala, ja jums ir kaut kāds, nezinu, metiletili, tad jūs numurēsiet alfabēta secībā. No kura gala tuvāk, no tā gala arī numurēsiet. Tūlīt mēs par to arī parunāsim. Ja mēs turpinām, tad mums jānosaka visi nesvarīgie aizvietotāji. Tas ir tie, kurus mēs liksim vienmēr nosaukumu priekšā. Jo galvenais nosaukumā ir galvenās ķēdes nosaukums, un viss, kas ir mazsvarīgs, liekam priekšā. Viss, kas ir ļoti svarīgs, liekam beigās. Ļoti atgādina pasēdēšanu pie Angļu karalienes, ja jums ir milzīgs galds, un galda priekšgalā sēdēs vissvarīgākā persona. Ir Angļu karaliene, tagad jau karalis. Pēc gada būs princis. Ok. Nu, un tad, ja nav karaliene, tad kaut kādi grāfi, ja tur nav grāfi, tad lordi, ja nav lordi, tad vispārējie, līdz paliek tur visnesvarīgākie lauksaimnieki un tā tālāk. Ok. Un tad, mazsvarīgās grupas mēs tūlīt apskatīsim, kas tādi ir. Ja, un tālāk mēs noteiksim vai veidosim pilnu nosaukumu. Nosauksim mazsvarīgus vispirms, nosauksim galveno ogļu ķēdi un pēc tam nosauksim tikai galvenās funkcionālās grupas. Ok, pirmais jautājums, kas jums rodās, tas ir... Nākošo slaidu lūdzu. Ok, molekulu pierakstu veidi tikko bija, pareizi. Izlaidam šito. Jēdzienu. Galvenā ogļu ķēde, visgarākā, nepārtrauktā ķēde, pie kuras piestiprināta galvenā funkcionālā grupa. Ja jums ir dot šāda brīnišķīgā molekula, tad to galveno ķēdi mēs varam ņemt taisni, un mēs varam ņemt arī ar šo locījumu. Ja? Jāsaprot, ka kā jūs to nabaga ķēdi nelocēsiet, taisīsiet tur, nezinu, spirālīti, taisīsiet vēl kaut ko, tā grupa, tā ķēde paliks vienmēr galvenā, kamēr viņi ir visgarākā. Kā jūs to uztversiet 3 dimensijās un kā viņi tur ielocīs eksāmena autori, tā ir jūsu problēma. Jā, jo visbiežāk kļūdās tad, kad to molekulu uzraksta kaut kādā, nezinu, spirālē, un pēc tam tu sēdi un mocies, kā to nabaga molekulu nosaukt. Ok, jāsaprot tās zaļās grupas, kas mums nav, tās grupas būs aizvietotāji. Un par tiem ir nākošais slaids. Aizvietotāji ir ogļu ķēdes atzarojumi, visbiežāk sastāv tikai no C un H, bet varbūt arī mazsvarīgas funkcionālās grupas, kuras nav šajā brīdī super mega galvenās. Ja pieņemsim, ja jums ir spirts un skābe, skāba uzvara, spirts ir mazsvarīgs, skāba ir supersvarīga. Atkal, jūs nevarat karalieni un lordu sēdināt vienā krēslā, tāpēc lords būs kaut kur tālāk un karalieni kaut kur priekšgalā. Pareizi. Ja mēs runājam tālāk, tad funkcionālās grupas, tas vienmēr ir kaut kas maģisks, brīnumains, kas ienes kaut kādas foršas īpašības. Ja mums ir spirts, tad ir spirta īpašības. Ja ir skābe, tad skābes īpašības. Ja aldehīds, tad aldehīdi, ja ketons, tad ketons. Ja? Šobrīd mums tās nevajag, vienkārši jums jāzina, kas ir funkcionālā grupa. Ja? Mēs šobrīd ņemam tīrus alkānus, alkēnus un alkīnus, kur funkcionālās grupas, izņemot divkāršo un trīskāršo saiti, nebūs. Ok. Un tālāk mēs runājam par oglekļa ķēdes garumu. Jāsaprot, ka oglekļa ķēde var būt no 1 oglekļa, 2 oglekļiem, 300, 1000 un vienalga cik, bet jums obligāti jāzina 10 gabals. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 heks, 7 hept, 8 okts, 9 non, 10 dek. Ok, jums tās jāatcerās no galvas nekādā tabulā, eksāmenā tas nebūs dots, tāpēc, dārgie jaunieši,
Jums kaut kādā veidā tas ir jāatcerās. Jā, jums jāatcerās ne tikai nosaukums, bet arī secību. Jā, var veidot mnemoniskos likumus, kas jums palīdzēs atcerēties vismaz secību. Aptuveni, es nezinu, kā latviešu valodā atcerās varavīksnes krāsas, bet arī jābūt kaut kāds mnemoniskais likums, ka sarkana, oranža, dzeltena un tā tālāk ir aizvietot ar kaut kādiem vārdiem. Jā, pirmais, kas 2 naktīs, kad es taisīju šo prezentāciju, iešāvas prātā, Mārtiņš ēda putru brokastīs, hipijas hipnozē, ogas nesalasīja decembrī. Nezinu, varat lietot šito, varat izdomāt pastāvīgi, jā, katram savu metodu. Jo mnemoniskais likums ir likums, ko jūs veidojat sev, jo stulbāka frāze, jo labāk atcerās. Ok. Šito, kā jūs sapratāt, jāmācās no galvas, sorry, ja jūs gribat nepaldēt organikā, māciet nosaukt jebkuru organisku vielu kaļam. Ok, tālāk funkcionālā grupa. Jāsaprot, ka mums ir alkāns, tas ir normāla, piesātināta ķēde, kur ir tikai vienkārši saites. Ūdeņražu un oglekļa skaits ir ļoti noteikts. Kad mēs iemācīsimies klasicēt tās vielas, mums jāsaprot, ka jebkurš alkāns sauksies ar galotni ans, alkēns ar galotni ens un alkīns ar galotni īns, pievienojot tos nosaukumus pie metil, etil, propil, butil, pentil un tā tālāk. Jā, būs metāns, etāns, propāns, butāns, pentāns, heksāns un tā tālāk. Kāpēc nav šeit pirmie? Jo dubulto un trīskāršo saiti var veidot starp oglekļiem. Jums ogleklis ir viens, ar kuru tad jūs taisīsiet to dubulto saiti? Dārgie jaunieši. Ok. Ja mums ir ciklu alkāns, tātad atkal no viena oglekļa noslēgtu ķēdi jūs neuztaisīsiet, ar 2 arī problemātiski, un līdz ar to sākot tikai no 3. Ja jums ir aizvietotais, kā mēs teicām, tas nav galvenā funkcionālā grupa, tas ir, nav galvenā ķēde, bet tas ir kaut kas klāt, tad galotne il to jums skaidri pasaka. Viss, kas beidzās ar galotni il, ir piekabināts pie galvenās ķēdes. Ok. Mācamies no galvas. Ok, reizinātāji. Džeki, šeit, kā saka, var reizināt. Ok, es šeit nerakstu, ka viens ir mono, bla, 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 tā. Neviens to nelieto vienkārši. Eksistē, jā, ka jums ir chlors, un tas ir viens, var pateikt mono, izcelties, bet ķīmiķi izdomāja, ka nevajag. Ja viens, tad viens. Vot, kad ir 2, 3, 4, 5, 6 un vairāk, tad ir svarīgi. Tad mēs to norādām ar 3 tetrapentaheksu. Taram. Superīgi, mācamies no galvas. Alkāni, numerācija sāk no tā gala, kur tuvākais vietotais. Alkēni un alkīni, numerācija sāk no tā gala, kur tuvāk funkcionālā grupa. To bišķi dubultā saite vai trīskāršā saite. Ciklu alkāni, numerācija sāk no tā izvietotāja, kas alfabētiskā secībā ir pirmais. Sākam, kur ir molekula, ja? Kas bija pirmais? Jānosaka galvenā oglekļa ķēde. Meklējam. Funkcionālo grupu nav, galvenā ķēde ir šitāda. Atkal, jūs varat noteikt to 2 dažādos veidos, un neviens neraudās. Jo JUPAC sistēma ir veidota tā, ka dators, analizējot to struktūriņu, var iedot vienu noteiktu nosaukumu vienai noteiktai molekulai. Ja pieņemsim vitamīnam B12, JUPAC nosaukums aizņem 27 lapuses ar 11 tekstu, ļoti blīvi viens pie otra 27 lapuses. Neviens ķīmiķis to nemāk nosaukt no galvas, un neviens nemācās to, ka nezinu Kaunieginu vai kaut kādu lāčplēsi, nestāsta ar fragmentiem no 1. līdz 3. lapusei, vienkārši tā lielo organisko molekulu nosaukumu var būt milzīgi. Un tos veido dators. Ok,
Tātad aizvietotāji ir tie fragmenti, kas neiekļaujās tajā sarkanajā, supergarajā, supersvarīgajā ķēdē. Toties šīs te violetais un šīs te violetais un šīs te zaļais nav galvenās ķēdes daļas. Mēs pieņemam, ka ok, viņi tur ir un viņi ir piekabināti klāt. Atkal, ja piekabināti klāt, il. Viens ogleklis, metil. 2 oglekļi, etil. Firstein, super. Tālāk. Nākošais slīds. Numurēšana. Numurējam no tā gala, kur ir pirmais aizvietotājs viss tuvāk. Toties no šī gala. Jo šeit tuvāk ir metila grupa. No etila grupas mēs skaitīsim tad, ja tā būs vienīgā. Jā, jo jūs vienkārši sākat skaitīt. 1, 2. Metila grupa no otra gala. 1, 2, 3, 4. 4, nevajag 4 skaitīt. Skaitīsim vienmēr ar to pusi, kur ir mazāk. Ok. Tad šeit mums tā pati situācija. Kā es jau teicu, šīs molekulas, paņemot dažādi skeletu funkcionāli, nosaukums nemainīsies. Ok, bliežam tālāk. Tagad, kad mēs nosaucām galveno ķēdi aizvietotājs, nonumurējām, mēs sakam, alfabēta secībā etila ir pirmais, pareizi? Un M ir, čut tur tuvāk galam. Tāpēc etila būs pirmais jāraksta. Uz D mēs neskatāmies. D ir vienkārši, tie ir 2. Ok. Tātad mēs sakam, pie 3. un 4. oglekļa dzīvo 2 etili. Tālāk, vienmēr ciparus atdala ar domzīmēm. Pie 2. oglekļa dzīvo metili. Un tad mēs saucam galveno ķēdi – heptāns. Verstehen? Nav dubultās trīskāršās saitītes. Tāpēc heptāns. Ok. Tālāk mums tur alkīni. Davai bliežam. Tātad, jūs ļoti labi sēdējāt un klausījāties, tagad var jūs pamocīt, pareizi? Tātad. Tā, davai šito fočējam. Šito nofočējam. Un tagad šito fočējam. Ok, super. Un tagad varam saukt mierīgi. Tātad mums ir šitāds te zvērs. Ok. Ir. Tagad jūsu uzdevums ir atrast galveno ķēdi. Zīmējam kladītē, izvēlamies galveno ķēdi. Paņemam krāsainus marķierus un iekrāsojam galveno ķēdi. Ja jums organiskā ķīmija jāizskatās kā LGBT propaganda, tāpēc, ka viss jābūt krāsaini. Šeit ir galvenā ķēde sarkana, pirmais aizvietotais zils, otrs zaļš. Tā jūs vismaz sāksiet, vizuāli atšķirt. Jo priekals tāds, ka organisko ķīmiju jūs varat 200 reizes skatīties, un kamēr jūs nepamēģināsiet, jums nekas nesanāks. Ok. Lai nevilktu kaķais astes, šo
Šo var pieņemt par galveno ogļu ķēdi. Nesaku, ka tas ir obligāti. Saku, ka var. Atkal, jūs varat pieņemt, ka galvenā ķēde būs taisna. Šitā. Un šitais būs divi aizvietotāji. Pareizi? Tālāk saprotam, ka izņemot metilu, mums nav nekas svarīgs. Ja nav skābes, aldehīds, dubultā trīskāršā, nekas nav. Līdz ar to sākam numurēt no tā gala, kur ir tuvāk. Kur ir tuvāk metilu? Jā, pirmais aizvieto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kāpēc jūs numurējat visu skeletu? Jūs saprotat, cik kopā ir oglekļi. Tas ir? Ok. Tālāk, jā, mēs sākam numurēt, mēs sākam saukt no tiem visnesvarīgākiem no metiliem. Tātad 2,3, tāpēc, ka pie otrā un trešā mums ir 2 metili. Un tie ir piekabināti pie galvenās oglekļa ķēdes, kas ir heksāns. Galotne āns, tāpēc, ka nav divkāršā un trīskāršā. Loģiski. Amen. Ok. Liene. Jā, esmu Liene. Kas ir organiskā ķīmija? Liene. Nezinu. Ok, labi. Zīmējam tālāk. Ting, 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 ting. Ok, super. Etila rozā, metila zilā, ne zaļā. Zaļā. Un heksāns sarkans. Pie kura ogļa stāv? Nu, pie trešā, tāpēc... Nu jā, ja tas ir violetais 1, 2, kopā 2 ogļi, tāpēc tas ir etila. Viss. Divdesmit zeltainā nokrāsas. Ok. Nu tad etilpropilmetil, vai nē? Etilmetilpropil. Etilmetilpropil. Tātad 3,7-dietil 2,5,5. 2,5,5, 3 metil. Tālāk 6 propil. Nāns. Nu, nāns. Tā, nu, izkrāsojam šito visu briesmoni. Kas ir 2,5? Nu, tu pēc, ka pie 5. un pie 5. ir 2 metili. Tāties, ja tev kaut kas atkārtojas pie viena un tā paša ogļa, tev jāpasaka, ka pie 5. un atkal pie 5. ir tie 2 dažādie metili. Tāpēc, ka metili var būt taču visur, kur. Jā, ja tu gribi pateikt, ka tie ir 3, tev jānorāda, ka... Kur viņi ir? Jā. Jo, ja tu uzrakstīsi 2 un 5, tad autors sēdē... Nu... Jā, tad, ja teorētiski jāraksta 2 metilu, tātad tu pazaudēji kaut kur metilu. Ja tu uzraksti 2, 5, 3 metilu, tad cits zeks tāds, ok, kur trešo bāzīsim? Jebkur vai noteiktā vietā? Tā, čotka tev ir pie 2, 5, 5.
Nu ko, pauze? Ja? Jā. Ok. Hei, na, 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 na. Bliežam, mēs pamēžam. Ok, turpinām egzekūcijas. Egzekūcija numur 2. Piemērs numur 2. Ja mums ir kaut kas ar dubultā saiti. Tātad, ja jums ir dubultā saitīts jaunieši, tad uzreiz jaunieši jums jāpaņem, ka galvenā ķēde mums būs ar dubulto saitīti. Un galvenā funkcionālā grupa būs dubultā saite. Alkēns. Tikko ir dubultā saite, tad jums kaut kur molekulā jāizskan ēns. Ok. Ja mēs runājam par galveno ogļu ķēdi, tad vienmēr tai jāiekļauj sevī dubulto saitīti, un tāpēc tā būs vai nu tāda. Izvēlaties paši. Atkal no tā, kā jūs izvēlaties pareizi galveno ogļu ķēdi, nosaukums nemainīsies. Kāpēc? Jo Jupak to ir pārdomājis. Ok, tālāk mēs bliežam un meklējam aizvietotājs. Nu tad mums ir etil, metil un propil. Visi katri savā krāsā. Kā mums patīk. Tātad rozā etil, jā, rozā un violetā uz projektoru izskatās vienādi, bet es jums apsolu, ka viņi dažādi ierakstā. Jā, propil ir tumšāka nekā etil. Bet šeit, ok, nepaveicās. Numerēšanu mēs sāksim no tās puses, kur tuvāk ir dubultā saite. Tas nozīmē, ka mēs numurēsim no dubultās saites. Un dubultai saitei mums obligāti jādod pēc iespējas mazāku skaitu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jaunieši, ka, ja ir iespēja iedot pirmo, super. Ja dubultā saite ir kaut kur molekulai pa vidu, tad mēs skaitīsim tā, lai tai dubultai saitei iedotu vismazāko iespējamo numuru. Toties tas nenozīmē, ka obligāti ir viens. Tas nenozīmē, ka jums tur, nezinu, jānošķir pusmolekula, lai iedotu viens. Jūs vienkārši paņemat galveno ķēdi un kaut kur pa vidu pie trešā ogļa pasakat, ka tā ir dubultā saite. Ok. Tātad, tā kā mēs redzam, ka šeit ir propil, metil un etil, saliekam alfabēta secībā, tāpat kā darījām ar alkāniem, ak, dieviņās. Jā, liekam etil, metil, propil, un tātad hept, un tā kā ir dubultā saita, tas ēns, viņam jābūt vienā noteiktā vietā. Ir pieņemts, ka vispirms mēs rakstam ciparu kur, pēc tam kas. Un tāpat mēs darīsim ar dubultām saitēm. Kādreiz bija pieņemts, ka dubultā saites ciparu var rakstīt pēc. Tas bija mainīts pirms 10 gadiem. Un tiks mainīts ar nākošo gadu. Arī valsts eksāmenā. Līdz ar to atceramies, ka viena nieciņus mēs liekam, cipariņus mēs liekam tikai pirms funkcionālās grupiņas. Jā, nedrīkst likt pēc. Es zinu, ka gribās, bet nedrīkst. Ok, jaunieši. Ok. Labi, tad mēs... Ir, ok, super. Nu, tātad turpinām mūsu foršās egzekūcijas. Jā, mēs esam noteikti dušņīlas, tāpēc, ja kāds būs tik foršs cilvēks, var pievērt bišķi vaļā lodziņus, tāpēc, ka drīz mēs nosmaksim. Na, 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 na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nu, kas tas? Oi, jauniešiņi, bliežam. Labi, tātad. Galvenā ogļa ķēde 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5. Tātad izvēlamies tur, kur 6 oglekļīši, tāpēc, ka jo garāk, jo labāk. Ok, izvēlējamies ko par sarkanu. Sarkanu es pateicu. Vēl sarkanāku, super. Un tad etilu un metilu mums ir tipiskie aizvietotāji. Kā jau bija teikts, mums tos aizvietotājs ir jānumurē sākot no galvenās funkcionālās grupas. To mēs darīsim no šī gala, tāpēc, ka dubultā saite šim galam ir tuvāk. 2, 3, 4, 5, 6. Tātad šis mums ir. Sākam numurēt molekuliņas. Tātad 3 etila, tāpēc, ka alfabēts. 2 metila, tāpēc, ka alfabēts. Tālāk heks. Un tālāk dubultā saita 2N. Ja molekulas galā ir dubultā saite, tad obligāti šeit jābūt N. Šeit etilu krāsojam violetu, metilu krāsojam zaļu un heksānu krāsojam sarkanu. Tadām! Beidzot svaigs gaiss. Bliežam tālāk. Tiņ, 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 tiņ. Tiņ. Ok. Tātad, ko mēs pazaudējām? Pareizi, dubulto saiti. Pieliksim 2 šeit. Nu, kāpēc? Nē. Jo, un tikai uz priekšu. Tāpēc mēs atkal izvēlamies šo kā galveno oglekļa ķēdi, tāpēc, ka tā satur veselas 2 dubultās saites, pareizi. Tālāk iekrāsosim visus aizvietotājus attiecīgās krāsiņās, un šo metilu iekrāsosim zaļu. Tālāk, ko mēs darīsim? Izņemot to, ka raudāsim, sāksim numurēt ķēdi. Šīs gals būs pirmais, tāpēc, ka dubultā saite ir priekšgalā, un tas ir visforšākais un vislabākais moments mūsu dzīvē. Un tālāk mēs numurējam ķēdi tālāk. Ja mums ir 2 dubultās saites, nekas nosaukumā īsti nemainīsies, izņemot to, ka mums būs jāpasaka 2 cipariņus, un pirms N jāuzliek 2. Tāpēc, ka viss, kas dubultojās organiskās molekulās, ir jābūt 2. Aleluja! Nu, toties var čīkstēt vai raudāt, bet vienkārši pieliek 2 ir tik vienkārši. Tātad mums pie 4. un 5. oglekļa ir 2 etili. Tālāk pie 2. oglekļa mums ir metili. Un tālāk mums ir hept, un tālāk 1, 5 dienas. Kāpēc ne 2 un 6? Tāpēc, ka pie tā ogleklīša, kur sākās dubultā saitīte, mums jāliek arī pirmais cipariņš. Tur, kur jums sākās dubultā saite, tur ir 1. Un, mēs numurējam no 1. Jā. Jā, līdz ar to tu iedod šeit 1, un šeit tu nevari numurēt viņu kā 6. Viņa sākās tev pie 5, tāpēc liec pie 5. Ok, tātad dietilus krāsojam mūsu super fuksija krāsā, metilus krāsojam zaļus, hept krāsojam sarkanu, un dienu mēs krāsosim zilu. Un tā izskatās mūsu raibā organiskā ķīmija. Izklausās pēc pasakas. Nu, noteikti. Nu, vismaz 3 vajag. Tudung. Tung, tudung, tudung, tung. Tung, tudung, tudung. Tung.
Liene, tu neraudīji, viss būs kārtībā. Nākošajā dzīve. Liene, tu neraudīji, viss būs labi, varbūt. Ok, labi, davai vēl otro saiti pievilkšu klāt. Gribas, man nav drībās, taradadā, tā, tā, tā. Ok. Na, 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 na. Jā, numurē mums, kā saka, ir dažs skolotājs, kurš saka, ka jānumurē tikai no labās puses, jānumurē tikai no kreisās puses. Ir pilnīgi vienalgas, no kuras puses jānumurē, no augšas uz leju, no augšas, no labās puses uz augšu, no labās puses uz leju, vienalga. Galvenais līgums vissvarīgākajai funkcionālai grupai dot vismazāko cipariņu pareizi. Tas ir 1, 2, 3, 4. Neviens neredzēja. 5, 6, 7, 8 un 9. Un tālāk. Uz 4, 7 dietil, 6 metil, 5 propil, non, 2, 6 ens, diems. Nu, kā jums organisko vielu nosaukumiņi? Es nevaru labi, bet secībā es nevaru saprast, ka pilnībā. Nu, etils sākās ar burtu E, laikam A, B, C, D, E. Etils vienmēr būs rāpni. Pirmais. Nu, nevienmēr. Tev vēl būs chloro, amino, Stulbība kaut. amino, iknezāre, amino, 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 amino. Bet tur bija amino, bet mums ir amino. Ok. Nu, kā saka, ne ļoti maigs ievads organiskā ķīmijā, pareizi. Ejam tālāk. Tidīn! 3 garšās saites. Tātad mums ir piemēri. Molekulā ir 3 garšā saite. Tas būs noteikti alkīns. Tātad funkcionālā grupa ir 3 garšā saite. Tas ir vissvarīgākā molekulas daļa. Un tāpēc mēs izvēlamies galveno ķēdi, kura iekļauj šo 3 garšo saiti. Un tas būs hept, šī brīnišķīgā sarkanā ķēde. Atkal jūs saprotat, ka to ķēdi var arī aizstiept šeit uz leju. Un tas būs viens un tas pats.
Tātad, kad tika nosaukta šī brīnišķīgā molekuliņa, mēs ejam uz nākošo slaidu un uzzinām, ka mums ir aizvietotāji etili un metili. Tālāk mēs sākam numurēt no tā gala, kur ir tuvāk trīskāršā saite, tāpēc, ka viņi ir super, mega, puper svarīgi. Un līdz ar to numurējam šādā te veidā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un tālāk mēs vienkārši visu to sakrājam kopā un sauksim par 5 etilu, 6 metilu, hept, 3 īnu. Pa, 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 pa. Ja? Ok. Nu tad dzēšam ārā mūsu alkēnus. Izdzēšam ārā, izdzēšam ārā, izdzēšamies, izdzēšam visu mēs, pilnīgi mēs. Ok, šito visu. Tidīm! Tudum, 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 tudum. Tudum, 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 tudum. Ok. Šī te brīnišķīgā molekuliņā. Nu. Zīmējam, 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 zīmējam. Vienmēr jāzīmē tās labas. What? Nu, saproti, tur var zīmēt viņus čučuļ ciešāk kopā. Vienāda garuma, malējās čučuļ īsākas, čučuļ garākas, kā tu gribi. Tur neko tas nenozīmē. Jā, vienkārši programmai ērtāk un izdevīgāk rakstīt šādi. Negribi, rakst savādāk. Ok, un tad tas ir 5 etili, 6, 3, metri, dimetil, dimetil, hept, tā, hept, 1, īns, 2, jo no 2 sāk. 2, jā. O, es pareizi uzstīju. Malacis. Pum, 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 puburu, bubum. Nu, nokrās. Mēs ignorējam etilu un metilu, jā. Man arī kaut kādu laiku tas kautrēja. Es nesaprotu, ak, Dievs, ko darīt ar 3, vai tas ietekmē? Nē, nekādīgi neietekmē. Labi. Un nākošā molekula būs super mega kombo. Sākam. Nu, visu lodziņu var ciet. Jā. Pum, 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 pum. Ok. Šitas mums ir numurēts, šitas mums ir numurēts. Numurēts, numurēts. Tas ir mums numurēts, numurēts. Etil. Puišiem vienmēr patīk molekulas pagarināt, meitenēm griezt nost. Tas ir norma. 3 metri. Jā. Heks. 1. 1. Īns. Amen. Das ist fantastisch. Okay. Divkāršai un trīskāršai saitei
Nav nekāda svarīguma. Savstarpēji. Viņi neatšķirās pēc svarīguma. Jā. Viņi atšķirās tikai pēc alfabēta. Iedomājies? Tātad nozīmē, ka mēs sāksim numurēt no šī gala, tāpēc, ka dubultai saitei tuvāk ar metilu. Viss. Jau visas tās metilu un etilu ir ir vienā galā. Pareizi. Tāpēc mēs sākam numurēt no šī gala 1, 2, 3, 4. Ok, tik tālāk. Labi. Tātad tas ir 6 etili. Tālāk 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3 metili. 3 metri. Nu, 3 taču ir. 3 metili. Nē. 3 metili. Ja būtu 3 propili, tad būtu 3 propili. 3 etili, 3 metili. Ok, un tālāk mēs liekam nona. Tālāk. Ēns vai īns, kas latviešu alfabētā ir pirmais? E vai I? I. Tātad Vai E. Tātad 1 ēns, N, 7 īns. Vienkārši alfabēta secībā viņi ir vienādi savā svarīguma ziņā. īns. Jā. Tad viņš ir gan E, gan I. Jā. Nu, molekula uzskata, ka viņi ir gan vīrietis, gan sieviete vienlaicīgi. Nu, ko tu gribi? Šitādi patīk strādiņiem. Nu, kurš jums tad šo vēl parādīs? Nu, tikai es taču. Jā. Nu, ko, bliežam tālāk. Ciklo. Cikls ir cikls. Kad ir noslēgta figūra, viņa sākās par ciklo. Tālāk mēs bliežam un meklējam funkcionālās grupas. Ak, Dievs, cikls. Galvenā ķēde arī cikls. Tāpēc tas būs ciklo pentāns. Cik garš cikls? Jā. Tālāk aizvietotāji. Mums ir etili un metili. Un numurēšanu mēs sāksim no tās puses, kur ir tuvāk aizvietotājs un alfabēta secībā. Tas ir pirmais. Tas alfabēts. Jā, tas ir oficiāli rakstīts angļu valodā. Vienkārši, ja tev ir krievu alfabēts, tad krievu alfabētā, ķīniešu alfabētā, tad ķīniešu alfabētā, angļu, latviešu. Un kā tu domā, kāpēc nav programmatūras, kuras sauc latviski organiskās molekulas? Tāpēc, ka viņi nevar vienkārši uzrakstīt? Nē, tāpēc, ka programma nezina latviešu alfabētu. Un nav uzrakstīts metodiskā grāmatiņa par to, kā saukt organiskās molekulas latviešu valodā. Jā, toties mēs varam izdomāt tur kaut kādus raidi rakstus, bet nevaram izdomāt organiskās nomenklatūras grāmatiņu vienu uz visu Latviju. 1, 2, etili, 3 metili, ciklopentāns. Davai, heksānu paņemsim. Tālāk. Čponk. Ei, dung. Galvenā ķēde mums ir pa vidu. Tāpēc, ka tas ir kas? Cikliņš, pareizi jaunieši. Tālāk mēs sazīmējam vienādus etilus. Etili mums bija rozā, pareizi, bija rozā. Superīgi. Sazīmējam šeit etilus rozā, šeit zaļā. Nu jo, tāpēc zaļā. Ok. No augšas. No etila, jā. Vienkārši, ja jūs nezināt, no kuras puses skaitīt, tad ir vēl viens maziņš likums, jā. Jums jāsanumurē tā ķēde ar 2 dažādiem flomasteriem. Pieņemsim, šis būtu pirmais veids, jā. Un ja mēs gribētu tur sarakstīt savādāk, tad es gribētu, pieņemsim, ka šis ir pirmais etili. Jā, manā dzīvē tālāk man ir. Šis būs atkal 2. Jā. Tā sarkanā būs nepareizā ķēde.
Es saku uz priekšu, lai jūs nenorakstat lieko. Ok. 5. Un tad 6. Ok. Kāds strādā? Strādā pietiekami vienkārši. Ja dators saskarās ar problēmu, ka, darbie jaunieši, es nezinu, ko darīt, dara sekojošu lietu. Tas saskaita, viņš sanumerē vairākos veidos un izvēlās pēc summas. Saskaitam visus melnos cipurus. Pie pirmā ir kaut kas, pie otrā ir kaut kas pareizi. Pie trešā un pie piektā. Summa ir, ok, skaitam sarkanos. Tātad pie pirmā ir, pie otrā ir, pie trešā ir un pie piektā ir. Pareizi? Pie sestā. Būs atšķirība, ja būs 12. Ok, tā summa, kur ir vismazākā, ir pareizi. Tātad šis ir great. Davai. Tas ir pareizi, šis ir nepareizi. Tāda ir dzīve, tā izvēlās dators, tā izvēlaties arī jūs. Ja jūs nedod Dievs nezināt, liene, mēs saskaitam tikai tos ogļus, pie kuriem ir kaut kas piestiprināts. Tikai tos numurus, pareizi. Tātad saskaitam to melnai numerāciju, saskaitam to sarkanai numerāciju un izvēlamies numerāciju ar mazāku summu. Tā mēs izlemsim. Tu esi iesprūdusi, nezini, kā pareizi. Summa, kurai ir mazāka, nice. Summa, kurai ir lielāka, nevajag. Šitai summai, jā. Summai, kāda ir aizvietota. Summa aizvietotājiem, tā pateiksim. Tāpēc sarkanā numerācija ir nepareiza, bet, ja man vajadzētu pierādīt, pieņemsim lienai, ka man ir pareizi numurēts, tāpēc, ka summa ir mazāka, es uzvarēšu. Tāpēc, ka tā izvēlēsies dators. Tālāk mēs atņēmam, kā pie pirmā un trešā ir dietila. Tālāk pie otrā un piektā. Dimetila, pareizi. Dimetila. Un tālāk iet ciklo, heks un āns. Āns, tāpēc, ka nav divkāršās un trīskāršās saitītes. Un viss. Jā. Ciklo heks. Oi, labi, šitais būs heks. Un šitais būs ciklo. Tāties, man pagājuši gadu ebreju skolā bija tā, ka man kaut kādi 4 skolēni nesaprata nevienu organisko reakciju, bet mācēja nosaukt organiskās vielas, da jebkuras. 4 viņi sev nopelnīja mierīgi. Jūs sapratāt, cik tas jautri varētu būt. Nav tas sarežģīti, tas ir. Jā, ko darīt? Kas tur kāds apēdačības? Numurē 1, 2, 3, 4. Es esmu disleksika, man ir disleksija, un tāpēc es neatceros ne pa labi, ne pa kreisi, ne alfabēta, ne pa pulksteņa rādītāju, ne pret pulksteņa rādītāju virzienu. Kad man vajag sfēriskos izamērus atšķirt, es tā velku pulksteņa tajās nodarbībās un skatos nopietni. Es tajā ziņā esmu pilnīgais čainiks. Es nemāku skaitīt galvā, un man līdz vienmēr ir kalkulators. Un, biznesa pārunās Juris ar kalkulātoru. Nē. Mēsls. Cits piedāvājums. Nē. Bez kalkulātora, 1, 2, 3. Un tātad 1, 2, 3. 3 etilu. 4 metilu. 3 etilu. Tātad 4 metilu. Ciklo butāns. Tā mēs pavadījām neaizmirstamas, absolūti
Jautras 2 stundas. Jā. Nu, kā jaunieši, kā jums paveicās, ka man uzdevumi par pirmo organiku ir gatavi.